2023. gadā tika atklāta Rīgas pilsētas austrumu maģistrāle. Tā sāk šeit pie Slāva apļu un aiziet Mežparka un Sarkandaugavas virzienā. Tagad tāda slaidu prērija autovadītājiem no Latgales priekšpilsētas Ķekavas un šiem rajoniem ir iespēja nokļūt Rīgas pilsētas ziemeļos, taču pa vidu ir viena Vairas Vīgas Freibergas vārdiem runājot maza kārpa. Un šī kārpa ir Brīvības un Zemgala gatavs krustojums. Te kustību regulē luksofors. Ļaudis no Baltazara, Teikas un Jūguls no rītiem brauc uz centru, vakarā apakaļ. Savukārt ļaudis no Mežparka brauc uz Latgales priekšpilsētām un arī abos virzienos. Mūžīgs korķis no rīta un vakaros. Risinājumi šeit ir 3. Ja te veidot apli, izmaksas būtu nelielas, bet arī jēga maza. Mašīnu kustība te ir milzīga, un piemērs tālu nav jāmeklē. Lubāns apli, korķi visos virzienos, rīts, vakars vienādi. Nākamais risinājums būtu tilts pāri Brīvības ielai. Domas speciālisti ir aplēsuši, ka tā izmaksas būtu 50 miljoni eiro ar visām estakādēm. Plus jau vajadzētu nojaukt pāris ēkas. Pēdējo gadu projektēšanai, būvniecībai uz 2032. gadu šeit būtu tilts. Taču ir vēl risinājums, kas izmaksātu lētāk un ko varētu īstenot ātrāk. Pat ne tunelis, bet iegrimi abos virzienos, pa vienai joslai pa vidu. To varētu veikt diezgan ātri, pa ziemu izprojektēt un līdz 2027. gada vidum izbūvēt. Tā, lai 28. gada vispārējos latviešu dziesmu svētkos būtu ērti nokļūšam Mežparkā. Ja būvē iegrimi, nav jāatpērk privāta persona nekustama īpašuma, nav jānojauc neviena ēka. Iegrimi krietni lētāk par tiltu. Līdzīgi projekti Eiropas Savienībā izmaksājuši 7 līdz 20 miljonu eiro atkarībā no tā, kāda pazemes izaicinājumi jāpārvar. Šeit 6 metrus plats tunelis ar dažādiem transporta risinājumiem. Ziemeļos no Varšavas. Poļi pabeidz 2023. gadā, tam iztērēja 9,6 miljonus eiro. Te par 8,4 miljoniem Vācijas valdība kopā ar kompāniju Deutsche Bahn šogad 2025. pabeidz tunelīti zem dzelzceļa. 26. gadā vācieši par 13 miljoniem pie Mīnchenas pabeidz dzelzceļa pārrautuvi ar autotunelīti apakšā. Te Heilo pilsētiņa blakus Amsterdamai 2020. gadā par 12 miljoniem izbūvēja plašu tuneli, 2 joslu satiksmi plus vēl josla riteņbraucējiem. Šos piemērus es esmu nosūtījis Rīgas domas ārtelpu mobilitātes departamentam ar lūgumu iekļaut tos izpētē par šķērsojumu labāko modeli. Savukārt kolēģis domē aicināšu rast finansējumu jau nākamajiem un turpmākajiem gadiem šī šķērsojuma izbūvē.